Būs jau kādi 15 gadi, kopš mani nevajās slimības. Visas ilgās hroniskās kaitas vienkārši aizgāja. Atpakaļ tās nav nākušas. Es esmu par to bezgala priecīgs un pateicīgs. Katru dzīves mirkli es jūtu kā dāvanu. Man šķiet neticami, ka var būt tik labi. Es biju pārsteigts redzot, cik viegli var atnākt laba veselība un palikt un nepazust. Tas ir kā pārslēgt slēdzi, viens klikšķis un slimības sāk doties prom. Veselība sāk uzlaboties. Es vēlos par to stāstīt, jo šādas pārmaiņas var viegli izraisīt ik viens un piedzīvot to pašu, ko piedzīvojies. Es esmu Egils Nelijus, un es dzīvoju ar veselumu. Slimības sāk iet prom, līdz aizskai pavisam. Man ir mierīgs miegs un dzīves prieks. Par veselumu es runāju un rakstu, veidoju dažādus materiālus. Es vēlos padarīt veselumu pieejamu ikvienam. Kādā nodarbībā mani klausītāji kļuva nepacietīgi. Man šķita, ka stāstam par slēdzi auditoriju labi jāsagatavo. Laikam pārcentos, jo viņi sāk teikt, Egil, mēs nevaram sagaidīt, ka tu mums beidzot par to slēdzi izstāstīsi. Tāpēc tagad teikšu uzreiz. Šis slēdzis ir vienkārši lēmums. Tāds lēmums iekšējā dialogā ar sevi. Būt savā pusē, būt mierā ar sevi. Likt savas intereses pirmajā vietā. Būt veselam sevī. Būt pašam sev vislabākajam draugam. Būt tādam cilvēkam, ar kādu kopā pašam ir labi. Man taču viss mūžs ir jāpavada kopā pašam ar sevi. Kā tad varu negādāt, lai es sev patīku? Lūk, visas šīs aprakstošās frāzes būtībā nozīmē vienu un to pašu. Dzīvesveidu, ko esmu nosaucis par veselumu. Domāju, ka klausītājiem būs vieglāk saprast, ja aprakstu to vairākos veidos, ar šādām dažādām frāzēm. Veselumu varētu salīdzināt ar tādu pilsētu, kurā ir iestājies miers. Tagad tā var tikt atbrīvota no mīnām, nesprāgušās munīcijas. Drupas tiek pamazām aizvāktas, tiek būvētas jaunas ēkas. Pilsētas sāk augt un attīstīties. Pilsētas iedzīvotājiem tajā kļūst dzīvot arvien labāk. Būtu ļoti grūti pilsētā kaut ko būvēt, ja karš turpinātos. Bet starp karā plosītu pilsētu un iekšējā domu karā plosītu mani tomēr ir atšķirība. Pilsētas miers ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Turpretī mans iekšējais miers ir atkarīgs tikai no manis paša. To mēs varam nodibināt ar vienu vienīgu lēmumu, ko pieņemam paši, iekšējā dialogā ar sevi, kā jau pats sacīju. Man šķiet, ka veselību atjaunot vispār iespējams tikai tad, ja veselums kļūst par dzīvesveidu. Kas veselumu paņem, tam paveras ceļš lielam daudzumam dažādu labumu. Tā nav tikai laba veselība vien, tā ir dzīve, kurā beidzot var justies laimīgs. Tas ir lēmums, tāds domu status, ka esmu pats sev tuvākais, svarīgākais, ka priecājos par sevi, pieņemu sevi bez atlikuma, ka vēlu sev tikai labu. Paradoxālā kārtā šī ir vienīgā attieksme, kas der arī maniem tuviniekiem. Viņiem ir labi ar tādu mani. Viņi zina, ka vēlot labu sev, es vēlu labu arī ikvienam ap sevi. Viņi zina, ka man vajadzīga viņu veiksme un laime. Tātad lēmums ir pieņemts, jauna paradumu veidošana ir iesākusies. Te varētu arī beigt. Tomēr gluži tik vienkārši tas arī nav. Pārāk bieži vardarbību, ko vēršam pret sevi, uzskatām par kaut ko labu, vērtīgu, vajadzīgu un nemaz neatpazīstam to kā vardarbību. Vardarbība pret sevi ir kļuvusi tik ļoti izsmalcināta, ka dažkārt tā izskatās pēc brīvības, pēc veselīguma, pat pēc īpaši smalkām zināšanām. Vardarbība pret sevi var maskēties kā diēta, kā ticība, kā cēla misija, kā likumība, kā disciplīna. Vardarbība pret sevi var būt arī aizraušanās ar pārpasaulīgo enerģijām, frekvencēm, mistiku. Šīs nodarbes tiecas aizņem to laiku, ko citādi varētu veltīt šīs pasaules realitātei.
Ar veseluma palīdzību kļūst saskatāms, ka mūsu it kā parastie ikdienas brīnumi, kurus esam pieraduši pat nemanīt, ir daudzkārt pārāki par jebkādu paralēlo pasauļu piedāvājumu. Kādā televīzijas pārraidē dzirdēju teikumu: es nevis ticu, bet zinu, ka eksistē paranormālā pasaule. Bet es vēlos sacīt lūko. Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir absolūti paranormāla. Kad ieskatāmies, kļūst redzams, ka šeit nav itin nekā normāla. Ik viens no mums pirms dažiem desmitiem gadu bija neredzama šūna, bet pirms tam mūsu vispār nebija. Vai tas ir normāli? Bet neredzamajā šūnā ir ielikts kods, kurš saturēja milzīgu daudzumu precīzu komandu par to, kā šūnai dalīties, veidoties, augt, lai gala rezultātā sanāktu cilvēks. Vai tas ir normāli? Vai normāli ir tas, ka ilgus gadus augām secīgi, precīzi un proporcionāli, līdz izaugām lieli kā tagad? Vai ir normāli tas, ka mēs pat nezinām, no kurienes ir cēlusies šī programma, šis kods? Ja vēlaties redzēt kaut ko pilnīgi nenormālu, tad vienkārši ieskatieties visparastākajā smilšu graudā, ozola zīlē vai kādā sēkliņā. Tie visi ir bezgalīgi brīnumi. Es redzu, ka paranormālais piedāvājums ir bīstams tieši ar to, ka saista mūsu uzmanību ārpus mūsu pašu realitātes. Tas padara mūs it kā neredzīgus pret visu to brīnumaino un neizskaidrojamo, kas ik mirkli risinās tepat mūsu acu priekšā. Ja sākam šo savu pasauli uztvert kā kaut ko parastu, tad kā lai gūstam no tās prieku? Laimes hormonu plūsma kļūst lēna vai apstājas pavisam tikai tādēļ, ka nepiedalāmies paši savā dzīvē. Sevis nepabarošana ar prieku ir vardarbība pret sevi. Vardarbība var tēloties pat kā cīņa ar slimību, jeb kā tradicionāla vērtība, kas patiesībā nav nekāda vērtība, tikai sauklis. Dzīves baudu nebaudīšana arī ir vardarbība. Tomēr šķiet, ka viss ļaunākais ierocis, ko vēršam pret sevi, ticēdami, ka rīkojamies labi un pareizi, ir seks. Seks mums dots kā dāvana, priekam, baudai, labām izjūtām, labai veselībai, dzīves priekam mūža garumā. Bet jūtamies vainīgi. Mums ir kauns par to, ka esam tādi. Krājam sevī spriedzi, līdz vairs nespējam to savaldīt. Tāpat kā cirvi, kas domāts malkas gādāšanai, var izmantot kā uzbrukuma ieroci, arī seksu var izmantot, lai darītu ļaunu. Vēl bīstamāk ir tas, ka ļauna darīšana bieži spoguļojas apziņā kā likumība. Turpretī skaists, dāsns, veldzējošs seks tiek uzskatīts gandrīz vai par noziegumu. Lietojam seksu, lai iegūtu varu pār kādu, kādam kādu atņemtu, apprecētos, izšķirtos, pelnītu naudu. Pat lai kādu pazemotu, lai atrieptos. Kāds tur brīnums, ka vairs nejūtam prieku ne par seksu kā dāvanu, ne par dzīvi vispār, par ķiķināt un bārstīt divdomības. Tās ir populāras gandrīz jebkurā kompānijā, bet atklāta un tieši saruna par svarīgo ir gandrīz neiespējama. Pat šodienas salīdzinoši atvērtajā vidē nevaram pārveidot pasauli, bet to, kā izturamies paši pret sevi, to gan varam izvēlēties. Visam vajadzētu būt vienkārši. Kad esi savā pusē ar izlēmību un konsekvenci, tad vardarbība pret sevi kļūst neiespējama. Tomēr ir arī tā vardarbība, kas maskējas kā labums, un tā ir visbīstamākā. Mēraukla vajadzētu būt vienai, vai tas liek man justies labāk, laimīgākam, veselākam, stiprākam. Un tad ir jālemj, vai savu rīta kafiju vienkārši aprīšu, vai tomēr pieslēgšos un izdzeršu to apzināti, ar man pienākošos prieku un baudu. Jālemj, vai tūkstošiem citu darbību un uzdevumu, ko diena man piespēlēs, nodarīšu tikai, lai, kā saka, dabūtu no rokām, vai tomēr darīšu ar apzinātību, gūstot man pienākošos prieku un baudu no pašas darīšanas. Pieslēdzies dzīves īstenībai, iemācies pazīt viltus draugus, raidi tos no savas dzīves ārā jau šodien, gūsti prieku no pienenes zieda saulēnās formas, sniega krišanas, katras atsevišķas sniegpārslas bezgalīgā skaistuma.
Gūsti prieku un baudu no visa, ko dari un radi. Tu vari atstāt veikalā bonus uzlīmes, ja tu tās nevajag, bet prieku un baudu tev vajag. Vienmēr atceries tos paņemt. Ļauj laimes hormoniem ražoties, riņķot un virpuļot tevī. Veselība, kur gan tā paliks, būs klāt kā likts.